Vladimirs Beškarevs apsveic šīs dienas pretinieku FC Daugava komandas galveno treneru ar izcīnīto uzvaru. Treneru prāt uzvarētais bija zināms jau arī pirms šīs spēles, ņemot vērā arī komandas spēku samērs. Skonto FC komanda lūdza spēles organizētājiem pārcelt šo spēli uz citu datumu. Tomēr Vladimirs Beškarevs pieminēja, ka kāds nenoticēja, un šī spēle palika iepriekš nostādītajā 9. martā, šodien. Mēs bijām spiesti spēlēt šodien ar jauniešu komandu, tā kā pamats sastāvs atrodas pašlaik treniņu nometnē Turcijā. Un šī bija cīņa ar Latvijas čempioniem, ar FC Daugava komandu. Tāpat arī treneris izteica vēlmi par to, lai šāds kauss, šāda spēle ideja tiktu turpināta un tā tiktu realizēta kādos citos datumos, citā laikam gada laikā un arī citā varbūt mēnesī, kad ir siltāks, kad ir piemērotāk apstākļi arī līdzstējiem. Jo futbolisti ir skaidrs, viņi spēlē, ir gatavi spēlēt jebkuros laikapstākļos, taču ņemot vērā arī visu apkārtējo. Šī bija pirmo reizi komandai iespēja sajust šo lielā futbola auru, un tā bija pirmo reizi sacensties ar spēcīgu profesionālu komandu, kas ir Daugava. Spēlētājiem šī pieredze noderēs visas sezonas garumā, kā pirmajā līgā, tā ir citos turnīros. Paldies organizatoriem par šīs dienas spēles organizāciju. Daniels Bērnfelds uzskata, ka šis bija tiešām liels gods viņu komandai spēlēt tādā mačā. Superkausā tā ir liela pieredze visiem spēlētājiem. Šī spēle parādīja tās lietas, uz kuriem jātiecās, ir daudz, kā vajag strādāt. Tātad šī spēle bija liels gods pārstāvēt savu klubu. Superkausa izcīņa. Очень рад, что удалось выиграть. Я считаю, что это интересная игра получилась. Bija interesanta spēle arī atnākušiem skatītājiem, kuri atnāca atbalstīja savas pilsētas komandu. Neatkarīgi no pretinieka un šīs spēles apstākļiem tā ieies vēsturē ar šādu rezultātu. Evgenijs Simonovs izteicās, ka šī spēle bija tiešām ļoti interesanta. Prieks, ka, ņemot vērā šodienas laikapstākļus, uz stadionu atnāca daudz līdzstēju. Komandai gaidām grūta sezona priekšā, un līdzstēju faktors būs ļoti svarīgs, tā kā komandai būs jāpierāda no jauna šajā sezonā. Tāpat arī Evgenijs izteicās atzinīgi par šīs spēles organizāciju, un tad vēlreiz atzīmē, ka tā bija interesanta spēle viņa komandai. Так и продолжаться, и надеюсь, мы будем постоянно в нем участвовать и радовать наших болельщиков. Skonto FC Vladimiram Beškarevam, kurš bija labākais jūsuprāt, gan jūsu komanda, gan Daugavas komanda? Если godīgi runājot, atzīmēt, kas labākais spēlētājs, es domāju, ka Skonto komandai var atzīmēt tikai visu kolektīvu, ja? Bet Daugava komanda spēlētājiem ir pa daudz spēlētāji, tā man patika Savčenka, kas organizēja muguru aizsardzību, ja? 23. numurs, tās liels spēlētājs. Un pa priekšu šitie, es nevaru teikt, kā Melnē, varbūt tas būs rūpīgi, kļūda, kā no manas pusē. Tāds tumšais cilvēki, tādi uzbrucēji. Tā varētu būt. Viņam ir liela grupa, kā var patikt jebkurai trenerim, kura komanda viņa var pastāvēt mierīgi. Ilvars Kazinkevičs, Sporta avīze, Tabano kungam jautājums. Tas vairāk ir pluss vai tas ir mīnus, ka spēle bija pret Skonto jauniešu komandu, ņemot vērā, ka pēc nedēļas ir spēle Latvijas kausa izcīņā. Respektīvi, ja būtu ar pirmo komandu bijusi Skonto spēle, tad spēle būtu daudz grūtāka un arī kā tas būtu ietekmējis to gatavošanos kausa izcīņā. Ну, если сказать, тяжело было настроить сегодня команду на такой суперкубок. Легко то, что... Šajā spēlē bija noskaņots spēlētājs cīņai, ņemot vērā pretinieku. Sastāv faktors savukārt viegli bija tas, ka bija salīdzinoši vājāks pretinieks un gaidot kausa spēli pēc nedēļas, šī bija lieliski iespēja trenerim klātienē. Vērot savu komandu, miedri bija laukumā, spēlētais sadarbības momentu realizācija un šīs te futbola saistības.
Аурис Мацкевич, Jā, Спорт.com. Иван, вопрос к вам насчет расстановки сегодня. Все замены, которые вы произвели, ничего не менялось. Все те же самые позиции играли, тот же самый Радевич вышел на место Олад, та же самая позиция. Это значит ли, что это будет ваша формация на все игры в этом сезоне? Ну, на первой официальной фирме. Ну почему? Нет, будем менять и игроки, которые... Tātad jautājums bija adresēts Ivanam Tabānovam par sastāvu, un žurnālisti vēlēs uzzināt, vai šis ir jau tas sastāvs, kas spēlēs arī komandas kausa izcīņas mačā pēc nedēļas. Treneris atbildēja, ka šie spēlētāji un tas izvietojums, kurā pozīcijā viņi spēlēja, attiecīgi ir labākais uz doto brīdi. Arī treneris pieminēja Gundaru Silgēlu, kurš šodien spēlē labajā malā. Viņš jau spēlēt arī citās pozīcijās, kurš šodien tika izvēlēts šī pozīcija. Daniels Olāk atkopjās pēc savainojuma. Šīs te atgūšanas process, viņš pamazām iziet uz tām kondīcijām, kas nepieciešams. Елена Костыгова, телевидение Даулком. У меня вопрос к Ивану Табанову. Когда вернется Мамука Гангадзе, не скажется ли его отсутствие отрицательно на игре? Потому что он, насколько мне известно, достаточно долго не тренируется с командой. Насколько мне известно... Tātad žurnālisti jautājumi bija adresēts par spēlētāju Mamuka Gangādzi. Kad viņš atgriezīsies sastāvā un vai viņa pašreizējā spēles kondīcija būs atbilstoša komandas līmenim. Ivans Tabānovs atbildēja, ka pēc informācijas, viņa rīcībā esošās informācijas, šodien vai rīt šis spēlētājs būs atpakaļ. Tomēr gatavības ziņā viņš nebūs arī tik ļoti gatavs, kā varbūt citi spēlētāji, kas izgāja pirmssezonas sagatavošanas posmu. Šis spēlētājs bija pārbaudēs citos klubos, kaut kur izdevās, kaut kur neizdevās. Protams, gribētos, lai viņu izdodās nostiprināties kādā citā komandā. Bet viņš atbrauks atpakaļ, un tad arī komanda treneris, visi pārējie treneru kolektīvs skatīsies un vērtēs viņa gatavību sākt sezonu jau no pirmās spēles. Edmunds Levickis, Sports.com. Jautājums Jevgeņiem Simonovam, kurš jau daudz gadus spēlē Daugavpilī un labi pazīst situāciju. Un pieminēja, ka ir daudz skatītāju šodien bija. Kā tavuprāt, vai tavuprāt nebūtu tikpat daudz skatītāju, varbūt vēl vairāk, ja jūs visu sezonu spēlētu šeit centrā Daugavpils, teiksim, Celtnieku stadionā, nevis ārpus pilsētas? Kā mainīt to skatītāju skaits tavuprāt? Да, конечно, здесь поудобнее месторасположение для посещения футбольных матчей. Celtnieks atrodas pilsētas centrā un tieši izvietojuma ziņā tas ir daudz pilsētas iedzīvotājiem. Taču tas faktors, kāpēc Daugavas komanda vairāk sezonas spēles spēlē Daugavas stadionā, ir šīs dabīgā laukuma faktors, kas atkal attiecīgi šeit, viņš ir mākslinieks. Ja būtu dabīgais laukums šeit, tad, protams, arī vairāk skatītāji nāk uz mūsu spēlēm. Tomēr, tāpat ir Jevgeņijs atzīmē, ka klubs ļoti dara dažādas aktivitātes, lai līdzekļus aicinātu uz to pamatstadionu dotajā brīdī, kur organizēt autobusu reisi, citas aktivitātes. Un, redzot šo vietu, iespējams, vēl vairāk vēsturiskais faktors vairāk domāt. Taču, ja klubs spēlēs veiksmīgi, turpinās uzvērt, Jevgeņiem arī jautājums. Skaidrs, ka ne ar 100% atdevi jūs šodien spēlēt, jūs tāpat bijāt galvasties pārāji. Varbūt tu vari atklāt, ar cik procentīgu atdevi tu šodien spēlēji un kā tev šķiet, uz cik procentiem? 70? Tā raksturot atdevi. Когда счет 4-0, трудно себя заставить бежать, там какие-то лишние рывки, может, травмы. Spēlētājs arī neslēp to, ka varbūt neizsasās 100% šajā mačā. Tomēr neskatoties uz to, treneru uzdevums bija skaidrs, ir jākontrolē vairāk bumba, nepieciešams veidot šo saspēli starp komandas spēlētājiem. Neapšaubām, bija grūti motivēt cīņā par 100%. Jātaupa spēki sezonu priekšā gara, un tas nešanas spēles grauti tikai priekšā. Ну, конечно, сложно себя заставлять, скрывать не будем. Лучше поберечь себя на более, так сказать, еще у нас ответственных игр хватает, еще весь сезон впереди длинный. И, начало положено, я думаю, неплохое. Ivanam Tabānovam pēc Jevgeņija atbildes, viņš saka, ka jūs nemotivējat spēlētājus, ka jums tā spēle bija vairāk superkausa spēle vai kā pārbaudas spēle tomēr? Говорил, что тяжело было настроить ребят. И прекрасно команда понимала, с кем мы сегодня играем. И у нас сегодня была запланирована... Tātad atbildot uz jautājumu, treneris jau izteicās preskonferences sākumā par motivāciju. Lieliski apzinājās, ar kādu komandu, kādiem pretiniekiem šodien bija jāspēlē.
Ja šodien nenotiktu šī superkausa spēle, tad pēc plāna komanda nebija paredzēts treniņš. Šajā laikā mēs spēlējam futbolu, mēs sezonas ieskaņā iespēlējam šīs saiknes starp spēlētājiem laukumā, šīs kombinācijas savstarpējās sapratni. Protams, uzdevums bija uzvarēt pārspēt sponsoru, taču nebija dots uzdevums to darīt par katru cenu. Nebija dots uzdevums arī traumēt pretinieku, ņemot vērā, ka tie ir jauni puiši, kuriem šāds traumas arī sezonas sākumā nav nepieciešams. Tāda Kungam jautājums par Kovaļovu. Kādas ir ziņas no Spānijas? Kāda ir varbūtība, ka viņš varbūt arī neatgriežas komandā? Un kā vispār tāda izdevība radās? Jo tomēr no Latvijas pārliekt tādu, teiksim, līmeni un ielikt Spānijas futbolā, tas tomēr ir tāds negaidīts ziņa, teiksim tā. Šāds jautājums visticamāk būtu adresējams klubu vadībai par to, kā tad radās tāda iespēja. Savukārt treneris atzīmē to, ka Andrejs Kovaļovs ir devies uz Avantu komandu uz 10-12 dienām aktivēni, paskatīties, kā tad pasaules futbols izskatās un Eiropas līmeņa klubā notiek darbs un vispārējais. Paldies spēlētājiem, apsveicam vēlreiz FC Daugava komandu.